Kāds pulciņš skolas laikā bija jūsējais? Spēlējāt teātri, dziedājāt, zīmējāt vai sportojāt? Un kā jūs to izvēlējāties? Tieši par pulciņiem šodien arī parunāsim, lai kopīgi saprastu, kāda no tiem galu galā ir jēga. Jo, ja jēgas īsti nav, tad varbūt nav vērts pārāk piepūlēties. Vai arī tieši pretēji, ja pulciņš bērnam dod paliekošu labumu, par tā izvēli der padomāt nopietnāk. Šodien raidījumā skatieties, kādi secinājumi radās aktrisei Daigai Gaismiņai pašai vadot teātra pulciņu. Ko darīt, ja bērnam neinteresē nekādas ārpusskolas nodarbības? Kas notiek ar bērnu, ja pulciņu ir par daudz? Nacionālā teātra aktrise Daiga Gaismiņa savulaik mācījusies Rīgas 45. vidusskolā. Viņa atceras, ka nav bijusi uzcītīgākā skolniece, bet pārāk liels bleņas arī nav sastrādājusi. Tāpēc tagad, satiekot kādu no saviem skolotājiem, acis zemē gluži nav jādur un var tīri jauki aprunāties arī par vecajiem laikiem. Pirmais, ko es nākot skolu atcerējos, es domāju, kāds bija mans 1. septembris, pats pirmais. Un kāpēc, kā tas tā sanāca, ka klases fotogrāfijā es nemaz neesmu, bet nav tā, ka es tur vienīgā tikai neesmu. Vēl ir arī mans bērndārs draugs, jo mēs bijām šausmīgi priecīgi, ka mēs esam vienā skolā, un tā mēs kaut kur te pa tiem zaļumiem aizskrējam. Skolas laikā Daiga mācījās mūzikas novirziena klasē, kur viņas ikdiena bija dažādas mācībām paralēlas aktivitātes. Runājot arī par pulciņiem un tām papildus nodarbībām, mums mūzikas klases bērniem tādu bija ārkārtīgi daudz, jo mēs spēlējām mūzikas instrumentus. Katram vismaz kāds viens mūzikas instruments bija jāspēlē, klavieris vai akordeons, viola, vēlāk arī kokla. Tagad klausos kāds bungas laikam spēlē vai kaut ko līdzīgu. Tā nebija tajos gados. Tāpat arī visiem noteikti bija jādzied korī. Mūsu klasē konkrēti bija meiteņu ansamblis arī, kas tīri veiksmīgi startēja toreizējos Ko tu proti konkursos. Un tā skolas dzīve pilnīgi noteikti dalījās divās daļās stundas un tas, kas notika pēc tam. Un pēc tam notika ļoti daudz kas. Mīļākās stundas Daigai bija humanitārie priekšmeti, tādi kā mūzika, literatūra un vēsture, jo tur mācību vielu varēja ainās uzburt iztēlē. Taču atmiņā labi palikušas arī ķīmijas stundas un to stingrais skolotājs. Kādreiz, kad pastoja stundas, no šejienes varēja ļoti labi redzēt ķīmijas kabinets. Es nezinu, kur tagad ir, bet bija tur. Un fizikas kabinets augšā, un tad varēja labi redzēt, vai jau stunda sākusies vai nē, un ko tas skolotājs dara. Es jūs tagad aizvedīšu uz aktu zāli. Tad, protams, notika koru mēģinājumi un ansambļu mēģinājumi, bet galvenais šeit notika arī visas uzstāšanās un visi priekšnesumi, kam? Ne tikai saviem skolniekiem, bet arī ļoti daudziem ārzemju viesiem. Vēlāk, kad Daigas pašas bērni, dēls un meita jau gāja skolā, paralēli aktrises darbam viņa vadīja skolēnu dramatisko kolektīvu. Tagad, liekot kopā visu pašas pieredzi, Daiga secina, ka tas, ko pulciņi iedod visvairāk un ko nevar dabūt tikai ar mācīšanos skolā vai grāmatu lasīšanu mājās, ir sadarbības prasme un radošums. Un tā ir tā galvenā lieta un pats būtiskākais – atvērt bērnos radošumu, ļaut viņiem izpausties, ļaut viņiem sajust, ka viņi kaut ko var, vienalga kādā jomā, un nostiprināt viņu šo pašapziņu un vēlmi arī meklēt vēl un radīt kaut ko jaunu un interesantu un meklēt dažādus risinājumus. Un tas nodara jebkurā profesijā pēc tam strādājot šī vēlme meklēt dažādus interesantus, neordinārus risinājumus lietām. Ikdienas steigā reizēm šķiet, ka pulciņš bērnam ir tāda kā izklaide vai brīvā laika pavadīšana, bet ka tā īstā attīstība cilvēkam droši vien notiek mācību stundu laikā skolā. Taču patiesībā interešu izglītība atstāja daudz dziļākus nospiedumus. Par sadarbības prasmi un radošuma attīstīšanu Daiga mums tikko jau pastāstīja. Ienirsim vēl mazliet dažādajā pulciņu pasaulē un paskatīsimies, kas tur atrodams. Viens no populārākajiem pulciņu novirzieniem neapšaubām ir sports. Un ne tikai ierastais futbols vai basketbols. Populāri puiku un pēdējā laikā īpaši arī meiteņu vidū ir apmeklēt dažādus austrumu cīņu treniņus. Skolotājs Andrejs vada karatē pulciņu.
Pirms gandrīz 20 gadiem pašam iepatikusies ideja par sportu, kas iet vienā solī ar garīgo pilnveidošanos un kam ir pat savs ētikas kodeks. Tagad viņš to māca arī jauniešiem. Iemācās strādāt, koncentrēties. Tas galvenais - koncentrēties iemācās. Veiklāk, stiprāk, izturīgāk paliek. Pacietība tas ir neapšaubām vajadzīgs visur, jebkurā sporta veidā. Savādāk tur nekas nesanāk. Jā, tādām darbspējām kaut kādām jābūt. Bet arī, protams, jābūt ir jau kaut kādām tādām lietām kā ātrums, veiklība. Tas ir, ko jau būtu jāattīst jau no agras bērnības. Teiksim, tiem labāk padodas, bet tas nenozīmē, ka tie, kas varbūt ir lēnāki vai ne tik ātri, ka viņi nevarētu. Jā, viņi arī var. Pulciņā es pieteicos, jo tas likās interesanti, bet šeit, es nedomāju, ka es ilgi palikšu, bet es paliku, tāpēc, ka es domāju, ka man nav piemēroti komandu sporta veidi. Es esmu vairāk kā individuāliste, un tāpēc arī man patīk šis pulciņš, tāpēc, ka šeit tu vari paļauties uz sevi, un tikai vienīgi uz sevi. Un ir jāiegulda daudz smaga darba, lai būtu panākumu, bet es domāju, ka tas ir tā vērts. Es biju pie ārsta, un man bija kaut kas ar sirdi, es īsti neatceros kas. Un man teica, iet vai nu uz peldēšanu, es kādu ausumu cīņu. Protams, bija vienā nopietnē, kas bija karatē pašaizsardzība, rādīt man iepatikās, un es šeit atnācu. Šeit nav tikai tā, ka sit un sāp, bet ir arī tehnika, kura ir visu laiku jāpilnveido, un arī gan garīgi, gan fiziski attīstās. Iespēja uzlabot veselību ir viens no bonusiem, kas nāk līdz ar piemērotāko pulciņu atrašanu. Dažiem tā ir profilakse un jau esošo dotumu nostiprināšana, bet citiem pat veiksmīgs ārstēšanās paņēmiens. Par elpošanu es varu pastāstīt tādu lietu, ka manā praksē ir bijuši 2 gadījumi, kad ārsti nozīmējuši bērnus nākt mācīties tieši pūšamo instrumentu, kas palīdz īstenībā viņi izārstēja bez nekādām zālēm iedzimtu slimību astmu. Pedagoģijas eksperti norāda, ka mūzikas instrumenta spēle vienlaikus trenē gan redzi, dzirdi un tausti, gan atmiņu un ritmu izjūtu. Muzicējot, smadzenes strādā tā, ka attīstās tā saucamās augstākās domāšanas prasmes. Tās ietver kritisko, loģisko un radošo domāšanu, kas savukārt labi noder visu skolas priekšmetu raitākai apgūšanai, kā arī situācijās, kad jāatrisina kāda problēma vai jātiek galā ar sarežģītām izvēlēm. Pieņemsim tādā valstī kā Vācija, pat parastajā skolā, pat ne muzikas skolā, ne pulciņā, viņiem pat parastajā skolā dziedāšanas nodarbībās viņiem notiek arī instrumentu apmācība. Viņi gandrīz visi spēlē šo vienkāršo instrumentu blokflautu, apgūst nošu augstumus. Amerikā ir pat tā, ka viņi pilnīgi visi ir mēģinājuši kādu no instrumentiem. Un Amerikā tur katrā skolā ir vismaz viens orķestris. Bet nav jau arī tik traki, ka visa muzicēšana būtu tikai viena liela zinātne vai ārstēšanās. Esam taču pamanījuši, ka tieši mūzika bieži vien dzīvē mirkļus padara īpašus, aizkustinošus un neaizmirstamus. Mūzika var būt gan izklaide, gan pārsteigums. Mācoties mūzikas instrumentu, varbūt tiešām no sākuma šķiet, ko es te pūšu, ko es te daru, vai trinkšķinu. Bet tā, kad izaug liels, tad īstenībā tu aizej uz kādu jubileju, tev draugi paprasa uzspēlēt klavieres. Forši, tu vari uzspēlēt klavieres. Vai savukārt tu esi sagatavojis apsveikumu dzimšanas dienā, nospēlējot uz sava instrumenta kādu dziesmiņu. Arī baigi labi. Varbūt dažreiz kādās dzimšanas dienās, vai kur vajadzēs kaut ko nospēlēt, vai kādos pasākumos, un tad varēs nospēlēt kaut ko. Tētis varbūt prasa, kā paspēlē. Viņam patīk, kā spēlēju. Mammai arī. Man šķiet, ka es esmu ieguvusi pacietību, gribas spēku, jo tas nots bija jāmāc no galvas un bija arī brīži, kad negribējās mācīties. Bet no sporta un mūzikas pie robotiem. Siguldas jaunradas centrā puikas ar to konstruēšanu aizrāvušies ne pa jokam. Arī Rīgā šādi tehniskie pulciņi kļūstot aizvien populārāki, bet uz sacensībām Siguldā sabraukuši dalībnieki gan no Daugavpils, gan kaimiņi lietuvieši. Andris, kas pats vēl mācās skolā, jau vada elektronikas pulciņu un ir pārliecināts, ka patiesu erudīciju cilvēks nevar iegūt tikai skolā vien. Lai kļūtu tiešām gudrs, ir jādara vēl kaut kas.
tā ir loģiskā domāšana. Piemēram, tieši Mindstorm robotiem ir tas, ka viņiem jātaisa šīs schēmas, tie lūpi, kas darbojas, un iedos šo loģisko domāšanu par to, kas notiks tālāk. Un jārēķinās ar to, kas notiks iepriekš, kas notiks tālāk, lai tā visa programma kopā sanāktu tāda sakarīga un lai viņš darītu to, ko viņam jādara. Tieši elektronikā pirmkārt tā ir precizitāte, jo tas viss ir jālodē uzmanība, darba drošība, jo tur var apdedzināties un vēl viss kaut ko. Un, jā, loģiskā domāšana, un tomēr tas ir visvairāk, ko tas attīst. Ir, jā, tādi gadījumi arī mūsu klasē, protams, kas nedara neko, sēž mājās, kaut kādas spēlēs, nezinu, ko viņi tur dara, bet to var arī redzēt, ka viņi sāk, principā degradējās skolā. Viņiem mācības sāk iet slikti, viņiem viss nepatīk, skolotāji viņiem nepatīk, visi ir vainīgi, tikai ne viņš pats. Un te mēs nonākam pie vēl viena būtiska ieguvuma. Pulciņa nevien attīsta veselu rindu noderīgu prasmju un spēju, bet arī saturīgā veidā aizpilda brīvo laiku. Un kas notiek, ja skolēnam brīvajā laikā nav īsti ko sadarīt, laikam ir apmēram skaidrs. Jaunietim ir tā, ja viņam ir daudz brīva laika, tad viņš to brīvo laiku notrieks krāmos pēc iespējas vairāk. Un tā kā es tur saldums sapērkās, tad aiziet, nezinu, kaimiņu tantei nokrāso durvis, joka pēc vai ko. Vajag vienkārši piepildīt to laiku ar liederīgām lietām, un te ir tas, ka jānāk palīgā vecākiem. Nu re, atkal darbs vecākiem, bet es jums pilnīgi piekrītu, nav jau nemaz tik vienkārši izvēlēties, kurš pulciņš bērnam būtu tas piemērotākais. Kad viņš jau ir paaudzies un pats izrāda interesi, ir vieglāk, bet ko darīt, kamēr bērns vēl ir mazs? Sūtīt dziedāt vai spēlēt hokeju? Tā jau ir, jo lielāka izvēle, jo grūtāk pieņemt lēmumu. Vecākiem ir jāvēro bērns. Viņš ir ne tikai jāēdina un jādzirdina un jāved vienkārši jāpieceļ no rīta un jāved uz dārziņu vai uz kaut kurieni, bet viņš ir jāvēro, kuras nodarbes viņam vispār patīk. Bet ja paši apjūkam un baidāmies nošaut garām, ir vēl vismaz 3 labi palīgi varianti. Tātad, var pajautāt padomu bērnu dārza audzinātājai, jo viņas, esot kopā ar mūsu mazuļiem ikdienu, parasti ir labi novērojušas, kas kuram vislabāk padodas. Otrs variants – doties uz atvērto durvju dienām skolēnu jaunrades namos. Tur gan mazāki, gan lielāki bērni varēs uz vietas redzēt, kā katrs pulciņš izskatās darbībā. Tātad praktiska pieeja noteikti palīdzēs izvēlēties. Un visbeidzot, interešu izglītības iestādēs, tādās kā piemēram Rīgas skolēnu pils, ir arī īpaši rotaļu centri. Tie paredzēti bērniem, kas vēl nav sapratuši, kurš pulciņš ir viņējais. Tur kopā ar citiem nezinīšiem un pedagogiem var pamazām atrast sev piemērotāko. Un lūk, arī psihologu ieteikums izvēles vienkāršošanai. Ir bērni sportisti un ir bērni mākslinieki. Ja, un to vajadzētu ievērot arī brīdī, kad bērns šos pulciņus izvēlās, jo bērns, kas ir tendēts vairāk uz tādām mierīgām nodarbēm, attiecīgi viņam būs sporta nodarbībās grūtāk, un otrādi sportists nespēs noturēt to lēno tempu, kas ir, teiksim, tādās nodarbībās kā zīmēšana, veidošana, nezinu, Lego pulciņš. Pilnīgi nevar nociesties, neparādot kādu piemēru. Redz, kur Mārtiņš jums šo izvēles lietu labi ilustrēs. Tagad man no klases lielākoties visu kaut kādiem sportiem, skriešanām un tādiem ir. Esmu cilvēks, kuram nepatīk tādas aktivitātes lielas, man patīk tādas, mierīgas lietas. Nekas tās pārāk, kur jāsporto un tā. Es apmeklēju robotikas pulciņu un es apmeklēju tāpēc, ka man liekas, ka ir interesanti. Man tā liekas. Turpmāk raidījumā skatieties, ko darīt, ja bērnam pulciņi neinteresē un kādas ir sekas, ja to ir par daudz. Tā kā būtu skaidrs, ka pulciņi visdažādākajos veidos papildina skolas solā apgūto. Un esam arī noskaidrojuši, kā izraudzīties bērnam piemērotāko ārpus skolas nodarbi. Taču ir vēl viens aspekts, par kuru noteikti vērts atcerēties. Proti, pulciņi visai bieži ir vieta, kur bērns var iegūt trūkstošo devu pašapziņas. Un tas nu reiz ir svarīgi pilnīgi katram uz planētas Zeme mītošajam individam.
Bieži vien skolā bērns ir viduvējs, varbūt viņam tā neveicās ar sekmēm, bet šurp atnākot un esot tajā pulciņā, kur ir viņa tas izvēlētais virziens, tur viņam rodas jauni draugi, parādās spējas citādas, un viņš jau aug dzīvēi vairāk nekā skolā pēc stundām varbūt skraidot pa pagalmu. Man pulciņā, protams, pārsvarā nāca meitenes, un tad divu grupu, tā teikt, pārstāvs izteikti. Tās bija meitenes, kuras iet arī mūzikas skolā, iet arī deju kolektīvā, ļoti labi mācās, un viņas var visu. Un tad bija cilvēciņi tādi outsideri tiešām, kuriem ne ar uzvedību, ne ar sekmēm iet, kuri klasē tādi kā atstumtie, un kuri tiešām meklēja šo vietu, kur izpausties. Lūk, atkal piemērs. Savulaik tieši īsto ārpusskolas aktivitāšu atrašana palīdzēja šobrīd populārajai radio balsī un pasākumu vadītājam Valdim Melderim tikt vaļā no klases izstumtā statusa, kad klases biedri ilgstoši bija pieteikuši viņam boikotu. Ar to boikotu ir tā. Tas nozīmē, ka neviens ar tevi nerunā, un tu jūties tā, it kā tevis vispār nebūtu. Un tad par labi atradās mans draugs Aldis Līviņš, kurš vienkārši nolēma vienā brīdī, kad boikots uz viņu neatiecās, un es biju viņam ļoti pateicīgs, ka viņš tomēr runāja. Un tad tas tā bija līdz kādai 6. klasē, ka tu nekas neesi, vairāk vai mazāk, klases biedri acīs, un tad sāk trenēties smaļošanā, un tad pamazām lietas sāk mainīties, tāpēc, ka tev sāk cienīt, jo tu kaut ko māki tādu, ko nemāk citi. Un kā jau varēja paredzēt, ar gadiem nekas daudz nav mainījies. Pulciņi aizvien palīdz bērniem atrast savus talantus un līdz ar to vietu dzīvē. Arī lielākie delveri, kas citkārt mierā nevar nosēdēt, izmainās līdz nepazīšanai. Bērni ļoti dažādi. Tādi, kas man liekas skolā taisa zilus brīnumus, bet tad, kad viņam ir jālodē, viņš var 3. klasē mācoties paņemt lodāmuru ar stingrām rokām un salodēt ar karstu alvu, neapdedzinoties. Tas bonus pulciņam ir tāds, ka nāk tieši tie, kas ir ieinteresēti, vai ne? Un tad līdz ar to tā atmosfēra ir labāka un tas process notiek efektīvāk. Skolotāji novērojuši, ja kādu iemeslu dēļ tas neizdodas skolā, pulciņā, kur bērns iesaistīts aktivitātēs, kas viņam patiesi izdodas, viņš beidzot var izpausties un saņemt par to gandarījumu. Bet ja sakrājušos enerģiju nav kur izlikt, sākas nepatikšanas. Tas izpaužas tā, ka viņš izliek savu enerģiju, piemēram, stundas laikā, ne tajā formā, kādā būtu jāizliek. Tas arī viss īstenībā. Savstarpējās attiecības, ja tu neesi varējis parādīt, jo katram cilvēkam vajag sevi kaut kur parādīt. Viņš ir jāpamana. Un ja viņi pamana labā lietā, viņš arī tagad tur izpaužās. Ja viņi nepamana nekur, tad viņš arī izpaužās citur. Viss jau tā gudrība ir tikai enerģijas izlietojumā. Dažkārt bērnam savu īsto pulciņu izdodas atrast uzreiz, bet dažiem meklēšanas process ir garāks. Tad no malas varētu izskatīties, ka bērns savās interesēs ir gaužām nenoturīgs. Iesāk ko vienu, pamet un atkal ķeras pie kā cita, bet tas nevienmēr vērtējams tik negatīvi. Interešu izglītība ir tāpēc, lai vēl papētītu. Viņš aiziet, piemēram, uz fotopulciņu, un viņš izpēta pusgadā, viņš saprot, es tā kā visu esmu apguvis, es varētu mest mieru. Un interešu izglītība to pieļauj. Tad, kad viņš ir kaut kādu laika posmu pavadījis šeit, protams, labi, ka tas ir gads, mācību gads, bet ja viņš pusgadā saprot un sarunā skolotāji, es esmu tā kā apgūs, es gribu kaut ko citu pamēģināt. Mēs šeit to pieļaujam, un viņš pēta sevi. Pulciņi tā tad ir lieliski, un mainītos arī var. Tomēr varētu rasties jautājums, ko darīt, ja bērns pie pirmajām grūtībām met plinti krūmos. Ja dikti negribas neko darīt, varbūt viņš galu galā atteiksies no visiem pulciņu variantiem tikai tāpēc, ka slinkums pacensties. Vienmēr, kad tu gribi darīt, tad tev tas rezultāts ir stipri labāks nekā, ka tev piespiež darīt. Dažkārt jau ir jāpiespiež arī, bet tam ir jābūt ļoti labdabīgam pedagoģiskam procesam. Psihologi atgādina, ja bērnam par katru cenu liek darīt to, kas neatbilst viņa būtībai, un viņam tas nepadodas salīdzinājumā ar citiem, viņš var sajusties mazvērtīgs. Tāpēc labāk ļaut darīt to, kas bērnam padodas un kur viņš var sajusties veiksmīgs. Bet ja nu negribas darīt arī to, kas padodas, jāizzina iemesli.
nelielam piespiešanas elementam tomēr ir jābūt. Ja? Bet pirmām kārtām vajadzētu noskaidrot to, kas tieši ir par iemeslu tam, ka tas bērns grib pamest to nodarbi. Ja? Varbūt tas ir konflikts ar skolotāju, varbūt viņam ir konflikts ar kādu no tās grupas bērniem. Ja? Varbūt tiešām šis pulciņš, ko bērns ir izvēlējies, nav tas īstais priekš viņu. Skolotājs Mareks novērojis, ka, piemēram, mūzikas instrumenta apguvē, kas tiešām ir visai piņķerīgs process, bērnu gribēšana spēlēt iedalās 3 posmos. Viens posms, tas pirmais, tas dzirksteļojošais, kad bērnam gribās spēlēt instrumentu, viņš sāk spēlēt, viņam kaut kas arī sanāk, un tad skolotājs sāk mācīt aizvien grūtākas lietas, un tad bērnam rodas tā nepatika vai vairs nesanāk un gribās mest to lietu pie malas. Un tas ir tas otrais posms. Un šajā brīdī, lai bērns nepamestu iesākto pie pirmajām grūtībām, kā supervaroņiem jāpieslēdzas lielajiem motivatoriem, gan vecākiem, gan skolotājiem. Jāsaprot, kas tieši varētu palīdzēt bērnam saņemties un turpināt. Jo, protams, neko nedarīt vienmēr ir vieglāk nekā kaut ko darīt. Bet bērnam jāsaprot, ka pilnīga bezdarbība arī turpmāk dzīvē visticamāk nebūs iespējama, un pašam par labu tas nemaz nenāktu, tāpēc noteiktos brīžos ir sevi jāpiedaba un saņemties. Šāda pašdisciplinēšanas prasme cilvēkam nākotnē noderēs visdažādākajos brīžos, un kad pirmā negribēšana ir pārvarēta, nāk prieks par izdošanos. Un tad ir tas trešais posms, kad bērns jau ir apguvis tās iemaņas un viņam ir prieks muzicēt. Un tad viņš sāk muzicēt orķestrī vai ansamblī un viņam sanāk un viņš tiešām priecājās. Mācību process nenoliedzami ir grūts. Tajā iet visādi. Tur brīžiem tam bērnam vairāk patīk mācīties, brīžiem mazāk. Bet tad, kad ir tas gala pārbaudījums, koncerts vai konkurss, un sanāk klausītāji, sevišķi, ka sanāk vecāki, tad tiešām var redzēt, ka tie bērni gan ir uztraukušies, bet viņiem prieks spēlēt. Un vislielākais prieks tomēr ir pašiem vecākiem, ka viņi redz, ka viņu mazulis vai jaunietis jau, ka viņš kaut ko var izdarīt un ka visi viņam aplaudē. Bet, ja redzams, ka bērns ilgstoši izrāda negribēšanu apmeklēt pulciņu vai pat sāk slimot, pasliktinās viņa sekmes un viņš kļūst mazrunīgs, varbūt jūsu skolēns ir pārslogots. Vajadzētu tomēr skatīties, kāpēc šim bērnam ir tik ļoti grūti. Jā. Varbūt tiešām tā mācības slodze bērnam ir pa lielu, viņš knapi tiek ar to galā. Ir kaut kādi varbūt smadzeņu funkcionāla darbības traucējumi, ja, kas mazliet kavē tomēr to vielas apgūšanas procesu. Ja. Un bērns atnāk no skolas, jau pārburts, viņš iet pagulēt, ja. Varbūt mazliet pasēž pie datora. Tad ir jāsabalansē, protams, arī tās aktivitātes svaigā gaisā. Ja. Tām ir noteikti šādam bērnam jābūt. Skolotāji un psihologi novērojuši, ka itin bieži ir gadījumi, kad bērnu pārslodzē vainojami ir tieši vecāki. Dažkārt mums gribas, lai bērns paveic to, ko pašiem nav izdevies. Bērns cieš, bet neuzdrošinās iebilst. Un nav tas gluži pareizākais variants – mēģināt bērnu piespiest būt par sevi. Bērnam tomēr būtu jāļauj izvēlēties pašam to savu ceļu, pašam savu pulciņu. Tas nekas, ka varbūt viņš kaut kādā laika posmā maina vienu pulciņu pēc otru. Ir tādi īpaši bērni, ir arī tādi bērni, kuri var visu, bet tas ir līdz kādai 5. klasē. Viņš gan mācībās var visu, gan arī skrien uz saviem 6 pulciņiem. Bet vecākam ir jābūt ļoti, ļoti vērīgam un saprotošam, lai tajā brīdī, kad viņš redz, ka tas bērns sāk slimot, ka viņš sāk regulāri kaut kādu vienu lietu kavēt un neizdarīt, ja, jāsaprot, no kā atteikties. Un tad jājautā bērnam, no kā tu gribi atteikties. Pulciņu nodarbību apmeklējuma laiks ir tāds, ka maksimāli labi būtu 2 reizes nedēļā. Ja viņam ir 2 pulciņi, tad viņam ir visi 4 pēcpusdienas jau aizņemtas. Vēl viena izdošanās veiksmes atslēga ir īstā pedagoga izvēle. Tieši no skolotāja ir atkarīgs par to, vai tev izdodas, kaut kas neizdodas. Jo, piemēram, kā astronomijā mums bija viena skolotāja, pie viņas man ļoti labi padevās, bet nomainījās skolotāja, bet visā apnika astronomija vairs neeja. Skolotājs ļoti svarīgs. Šeit ir ļoti jauks skolotājs, vienmēr palīdz, saprot, paskaidro un nav bail jautāt, ja kaut ko nesaprot. Skolotāja ikdiena ir sarežģītu līkloču pilna.
Bērni ir ļoti dažādi un katram jāatrod pareizākā pieeja. Ar vienu jārunā caur pasaku, citam nepieciešams stingrāks pieejams, kādam kļuvis garlaicīgi, bet kādam ir iesnas vai nāk raudiens. Mums katram ir 1, 2, varbūt 3 vai 4 bērni, bet skolotājam viņu ir 10 un dzīves laikā pat 100, pie kam visu dienu, nevis tikai vakaros vai brīvdienās. Taču skolotājs arī vieno kopīgs pedagogu darba bonus. Tas ir darbs, kam patiešām ir nozīme un redzams rezultāts. Tur ir tā vērtība, ka tomēr tu redzi rezultātu savam darbam. Un jau pēc tāda neilga laiciņa, jau paiet kāds pusgads, un tu redzi, ka tas cilvēciņš, kas pirms tam vispār tikai šitā nodurtu galvu un caur pieru lūrēja, jau var runāt kaut ko un justies brīvāks un pats pieteikties savā klasē, ka viņš grib skaitīt dzejoli uz Ziemassvētkiem, un tu jūti, ka ir jau rezultāts. Apkopojot visu šodien apspriesto, secinājums ir visnotaļ skaidrs. Bez pulciņiem nu nekur. Tie palīdz nostiprināt veselību, attīstīt gan smadzenes, gan ķermeni, ļauj tikt pie pašapziņas, jauniem draugiem un jēdzīgi pavadīt brīvo laiku. Pie tam daudzi no mums tieši pulciņos atraduši savas patiesās intereses un līdz ar to nākotnes profesiju. Tātad ir vērts mēģināt. Es un skola!